Es teikšu, godīgi, draudzene jau iepriekš bija teikusi, jau kaut kad pāris mēnešus atpakaļ bija teikusi, ka varbūt vajag pie ārsta aiziet, varbūt vajag uz tāds. Nē, tas viss būs labi. Jā. Tā ir klasika džekiem. Šodien pie mums viesis Roberts Bērziņš. Tā ir to sonogrāfiju vēdram, viņa tā purina galvu. Kaut kas jums tur galīgi nav labi. Satura veidotājs. Tas pirmais šoks es nevarēju noticēt vienkārši kādā veidā ar mani. Online fitness coach. No šejienes līdz šejienei atgriez pilnībā vēdera vaļā. Šitā te attaisīja vaļā. Veselīgi dzīvesveidu piekritējs. Tas sanāk tā apmēram. Tu vienā dienā pakās viss, kas tev ir. Un cilvēks, kas savā dzīvē gājis cauri onkoloģijai 2 reizes. Jā, viņš tad saka, vajadzēs vēl vienu operāciju un vēl stiprāks ķīmijas nekā pirmajā reizē. Vēl 2 reizes stiprāks. Un tajā momentā es vispār tā kā domāju, varbūt, ka tāda mana dzīve vienkārši te arī beidzās. Kā viņš ar to ir ticis galā, kā tas ir ietekmējis viņa mentālo veselību un kā viņš dzīvo šodien, to mēs redzēsim sarunā. Pati galvenā lieta, kas jāievēro, vienkārši tās fiziskās aktivitātes. Galvenais nodarbina sevi vienkārši. Un tas arī viss. Un nekādas ekstrēmās diētas, protams, bet vienkārši tiešām veselīgs, pilnvērtīgs uzturs. Šis ir podcasts, kas ar mani notiek.